Karalienes Viktorijas jubilejas pulkstenis. Un, protams, blakus izbraukuma atrakcijas. Veimutas pludmale, un man aiz muguras ir viens no Veimutas atpazīstamākajiem turisma objektiem. Pludmale izskatās apmēram šādi. Diezgan daudz cilvēku, kaut gan diena ir vēsa un apmākusies. Protams, ja es paredzējis sev brīvdienas, tad jāiet uz pludmali neatkarīgi no tā, kādi laikapstākļi. Šādi te Viktorijas laika pasēdēšanas punkti, nojumītas. Pludmale sākas šeit. Paldies, ka ievieto atkritumus atkritumu urnā. Smilšu skulptūras. Veimutas osta. Mazie krabju zvejnieki Veimutas ostā. Tas ir veids, kā peldējās karaliskā stilā no šādām te karietēm. Nu tā, atbrauc beidzot uz Durdldor un mašīnu stāvvieta, cik maksā. Motocikliem 1,50, mašīnām 3,10 stundā un 4 stundas 12,40. Tā kā, ja jūs stāvat ilgāk par 1 stundu, ko jūs noteikti arī stāvēsiet, tad rēķinaties ar 12,40, kad būs jāmaksā par stāvvietu. Kā redzams, daudz mašīnu te iebrauc, bet mēs dosimies pa gājēju taciņu. Sensory trail. Un augsts uguns nedrošības risks. Lulvortas ciemats. Vai tu dzirdi putnus? Vasaras mēnešos esi gatavs sajust smaržu buķeti mežā. Sajūti koku mizu. Pievērs uzmanību dažādām krāsām mežā. Nogaršo ogas. Šajā gadījumā kazenes, plūškoks. Tikai viss ļoti noputējis. Šī ir tā autostāvvieta, kurai iepriekš apskatījām cenas. Karavānu parks. Snow barbecues. Lulvartu kalu un Durdldor. Respektē Anglijas vienīgo dabas pasaules mantojuma vietu. Viss kaut kas aizliegts pludmalē. Skats lejā. Ko mēs tur redzēsim? Wow! Diezgan stāvs kritums lejā. Izskatās, ka sevišķi daudz cilvēku neiet lejā uz šo te pludmali. Daži tur kā pa tām trepēm. Wow, milzīgas baltās klintis. Visi taisa selfijas. Lejā pludmalīte un Dumbledore. Šādas te izskatās tās baltās klintis no šī skata punkta. Tur viņas aiziet kilometriem tālu gar krastu. Izskatās pēc smilšakmens. Nav tik viegli nodrupināt, pamēģināju. Diezgan ciets materiāls.
diezgan lieli viļņi un tas jūrā velkošais vilnis. Tagad neliels kāpiens atpakaļ kalniņā un dodamies uz nākošo apskates objektu. That's a big one there. Kāpjam, kāpjam, kāpjam. Tagad ejam uz turieni. Kaustpāt. Šīs baltās klintis izskatās no augšas, tad šādi te arī izskatās. Mēs tagad ejam, tur īstenībā ir tā klinču siena uz to pusi. Vēl pusi jūdze tajā virzienā. Kaut ko tādu es negaidīju. Super skats. Tur dodos uz pirātu licīti tur lejā. Tā kārtīgā turistu ciematā, informācijas centrs, suvenīru veikaliņš. Kroks. Mājās taisīts saldējums. Mēģināsim uzkāpt uz skatu punktu. Šie te krabju krītiņi. Šādi te. Cilvēki nāk no aktivitātēm, droši vien paddleboardinga. Katrs ierodās ar savu paddleboardu. Un šis ir tas slavenais līdzis. Un otra, tāds īsts pirātu līdzis. Meitenes iet saunā. Kāds izdomājis jūras krastā uzcelt saunu. Ok, bišķiņ slidena. Taciņa stāvs augšā. Normāls kritums uz leju. Un šis te Jurassic Coast. Un tas ir tālākais, kur mēs varam aiziet. Jurassic Coast un pirātu līdzis. Arka, pie kuras neviens nefotografējās. Mazs muzejiņš 5 minūtēm. Korfu Castle. Korfu pils ieejas biļets, pieaugušajiem 12, bērniem 6, ģimenes biļeti pa 30. Un ja tikai viens pieaugušais, tad 18. Laba vieta pilī, nu pa šādu nogāzi gandrīz vai neiespējami uzrāpties un uzbrukt. Korfu Castle, National Trust.